Sveiki! Te Jūlija Puķe. Tātad šodienas video būs ilgi gaidītais Q&A. Jā, es pati arī nevaru tam noticēt, ka šī diena jau ir pienākusi, ka es taisīšu Q&A vienkārši ko laiks ātri paskrien. Bet nu jau man ir 130 subscriberi un es izdomāju uztaisīt tādu ļoti interesantu Q&A. Tātad šajā Q&A es atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Tas ir tas interesantais, ja? Bet jā, un vēl es gribēju pateikt to, kā nākamo nedēļu būs mana Helovīnu nedēļa, tā teikt, kad es cerams katru dienu ielikšu video, ja nē, tad es vienkārši likšu tos video kaut kā haotiski, ja? Bet nu jā, nu uz priekšamies pirmais jautājums. Mīļākā latviešu youtubere. Tātad mana mīļākā latviešu youtubere es. Neviens cits nav. Labi, nu varbūt kaut kāda, nu tur Līna, Elīza, bet nu viņa tāda, nu viņa nav tik foršie kā es, protams. Un Laurlāts arī, bet nu tā, nu viņi, nu tā viduvēji teikšu es godīgi. Es esmu pati labākā. Vai tev ir mājdzīvnieks? Jā, man ir kaķis, viņu sauc Korkija. Cik baby lips tev ir? Man ir 3, 4, 7. 7 baby. Nākamais jautājums. Kāda ir tava mīļākā dziesma? Mana mīļākā dziesma pagaidām ir tā, kas tagad skanēs. Dēl, man ļoti patīk Watch Me. Now watch me, nay. Okay. Now watch me whip. Watch me, nay. Dzeina Guste. Nezinu, kas tāda. Viņu nekad neesmu dzirdējuši. Vai tu iztērēji daudz naudu priekš savas mājas dekorēšanas? Nē, jo ņemot vērā, ka man nauda jau nav jātērē, tāpēc es vienkārši lieku vecākiem maksāt lovu. Vai tava māsa ir cool, baby, jo es gribu ar viņu iepazīties? Ko? Šitas kas par jautājumu? Piedodiet, ja jūs gribat, lai es atbildu uz jūsu jautājumiem, lūdzu, gramatiski sakarīgus, ja? Es te neesmu kaut kāda latviešu valodas skolotāja, kur tagad visus jūsu jautājumus izspriedīs, kā viņi pareizāk būtu teikti. Nē, es tā lasīšu, un tad es jums saku. Es neatbildēšu, ja es nesaprotu. Skaidrs? Ja? Jūs mācaties, labi? Negribu, lai mani fani nemācās skolā. Pēc iemācies tu Dzeina Guste. Iemācies rakstīt, labi? Iemācies sakarīgi rakstīt. Gramatika ir svarīga. Svarīga. Cik bieži mazgājies? Vai vispār šajā pasaulē ir jāmazgājas? Jūs vienkārši nolaiziet to vietu, kuru jūs gribat mazgāt, un voilà! Vispār. Cik ilgi taisi savus matus? Es savus matus taisu ļoti īsi, jo, nu, es domāju, ka viņi ir pilnīgi perfekti, un ka viņiem vispārīgi nav jāpieliek ne mazākās rokas, lai viņi izskatītos perfekti. Es pieceļos un bēm. Antonete 1. Cik bieži tu skuji paduses? Kas šis pa jautājumu? Es atvainojos. Kas ir skūt? Es vispār neesmu pazīstama ar šādu jautājumu. Man paduses ir pilnīgi normālas. Ja tev nepatīk, cik garas man tur spalviņas ir, vai cik daudz viņu tur ir, tā ir tava problēma. Anetuks 11 vai 11, es īsti nezinu. Gāš, tu esi populārākā meitenes pasaules, kā tu tagad jūties? Es jūtos pilnīgi normāli, jo sen jau bija populāra. Live, es tiešām nesaprotu, kādēļ vajag angliski. Live, Like, Larisa. Čau, esmu tava jaunā fane, vai tev ir puisis? Jā, man ir daudz pielūdzēji, bet man ir tikai vienīgs puisis. Šis ir viņš. Viņš ir ļoti skaists, ļoti apbarošs. Tāpat kā es, mēs ļoti labi sadaram kopā. Alise Viksne. Kāds ir tavs mīļākais smūzijs? Tātad mans mīļākais smūzijs ir vienkārši, nu, teiksim tā, vienkārši visu, ko es parasti neēdu, tā kā pusdienās. Ja es parasti neēdu, pieņemsim tur, es nezinu, tur gumiju, jā. To es lieku smūzijā, jo, redziet, to, ko es ēdu, ja, ar karoti ēdu, ja, tas ir ēdiens. Bet to, ko es dzeru, tas var būt jebkas, basically. Tāpēc jā. Oi, šitas baigi garais. Labi, šitas man jāpalasa mazliet.
Ja kvadrāta laukuma starpība ir 384 mīnus 956, kāda ir tava matu krāsas atšķirība no manis, ņemot vērā, ka burkāni ir oranži un acu ēnu palete arī ir vasaras toņu krāsās. Kā arī nagu lakas pudlītes izmēra forma ir 58 x 306 kvadrātā, pieņemot, ka mūsu vecuma starpība, ja tava seja ir labāk par žurkas saldējumu mīļākiem gurķiem, kuri ir visur, kāds ir iznākums izteiksmē 5, tomāti mīnus 1428, ja tava seja ir laba. Iznākums izteiksmē 5. Tomāti mīnus 1428 nav iespējams, jo tomātus nevar atņemt no skaitļa. Tas vienkārši nav iespējams. Tādēļ lūdzu jautājums. Jūs gribējāt mani iegāzt, bet nē. Es matemātikā gudra. Es visās mācībās gudra. No kā tu iedvesmojies taisīt video? Es iedvesmojos no sevis, jo esmu vienīgais iedvesmu punkts manā dzīvē. Kuri ir tavi mīļākie youtuberi no Latvijas un kuri no ārzemēm? Man mīļākie youtuberi no Latvijas esmu es, un no ārzemēm es, jo es sevi arī sauktu kā ārzemnieci. Jo esmu arī populāri ārzemēs. Cik bieži tu liec savus video? Es arī bieži, kas tu neredzi? Viņš raksta to manā kanālā, apat viņš neredz? Ai, jūs mani fani, dažreiz pilnīgi, es svīstu no jums. Bet, es jūs tāpatās mīlu visus. Kādu mūziku žanru tu pārsvarā klausies? Es pārsvarā klausos tādu, kādu neviens nezina. Vai tev patīk pakaramie? Man ļoti patīk pakaramie. Man pakaramie ir #bei. Vai tu sapņo? Jā, es sapņoju. Cik daudz tev ir lampas? Man lampas ir daudz, bet tas ir ļoti personisks jautājums, tādēļ es neatbildēšu uz viņu. Labi, tas arī būs viss šīm ļoti garajām video. Tā!